Tad, kad cilvēks saslimst ar vēzi, tad jebkuram cilvēkam ir krīze, un viņam no šīs krīzes ir kaut kā jātiek ārā. Kā mēs zinām, vēzis ir viena no psihosomātiskām saslimšanām, tātad vēža etioloģijā liela loma ir arī šim te psihoemocionālajam faktoram. Un ir ļoti svarīgi, kā cilvēks jūtās emocionāli. Ja viņš jūtās emocionāli labāk, tad noteikti viņš jutīsies labāk arī visādi citādi. Tādēļ nevalstiskā organizācija Dzīvības koks ir izstrādājis projektu ar nosaukumu Nevalstisko organizāciju ekspertīze veselības rīcību politikas izstrādē. Viens no projektu uzdevumiem ir nodrošināt pēc iespējas kvalitatīvu pacientu organizāciju iesaisti veselības politikas veidošanā. Tas ir nozīmīgi, jo izdzirdot diagnozi vēzis, ik viens cilvēks kļūst šokēts. Nereti to piemeklē izmisums un neziņa. To apliecina arī sievietes, kas uzveikušas cīņu ar šo slimību. 4 gadus atpakaļ man sāk sāpēt tāda dūriena kreisajā krūtī. Iedur un viss. Nu, protams, vienreiz, otrais cilvēks sāk palikt nemierīgs. Es aizgāju uz mamogrāfiju, uz sonogrāfiju. Un decembra sākumā tas bija man sonogrāfijā. Daktarīte saka, ziniet, labā vēsts ir tā, ka jums nav metastāzes, bet jums ir steidzami jāpārbauda, kas tas ir, un steidzami jāgriežas pie speciālista. Nu, tad, kad man to visu pateica, man vispār, es domāju, ka man bija atbalsts ģimenē, ka man darbā pret mani ļoti saprotoši izturējās, bet man, neskatoties uz visu to gadu, man bija sajūta, ka starp mani un pārējo pasauli ir tāda siena. Caurredzama siena, bet ir šī siena, un ka visi cilvēki ir citā pusē, un es esmu citā pusē. Arī Ildze pirmo reizi izdzirdēja savu diagnozi vēzis pirms 4 gadiem. Tas notika gluži nejauši veicot diagnostikas izmeklējumus, izmantojot apdrošināšanas polises ekstras. Mans šoks sākās ar neziņu, ka tiešām ar mani kaut kas ir noticis nelabojams un galīgs. Un kā ar to man būs jārēķinās visu man atlikušo dzīvi. Šī atziņa man atnāca tajā brīdī, kad es pamodos palātā pēc operācijas. Un pirmais rokas uz abām krūtīm un secinājums, ka vienas nav. Un šī brīdī atnāca tāda ziņa, ka ir tiešām vāks. Tu jūties tāds iztukšots, tāds gaisā pakārts. Šoks, neziņas, bailes un izmisums. Šie ir vārdi, ko saka cilvēki, lai paskaidrotu savas iekšējās sajūtas pēc diagnozes uzzināšanas un sarežģītās cīņas ar slimību. Vai šajā gadījumā palīdzību varētu sniegt psihosociālā rehabilitācija? Es domāju, ka tā ir ļoti liela loma, ļoti svarīga, tādēļ, kad ir pirmais, protams, ir šoks, un tad sieviete nezina, kam uzticēties, ar ko dalīties. Protams, viens no tiem ir, protams, ārsts, bet ārsts var veltīt tikai tik daudz laiku, cik var. Ja ir atbalstoša, liela, uzticama ģimene, tad, protams, tas ir labākais variants. Bet ir, protams, kad ir vajadzīga speciālistu palīdzība. Viena no tā ir sociāldarbinieka, psihologa, psihoterapeita palīdzība. Medicīnas nozares speciālisti atzīst, ka pacientu ārstniecībā šādai psihosociālajai rehabilitācijai ir neatsverama loma, taču tā nevar turpināt eksistēt bez valsts atbalsta. Galvenā problēma ir tā, ka pie mums viņa netiek apmaksāta no valsts, šī te programma. Līdz ar to cilvēki mēģina paši tikt kaut kā galā ar šīm problēmām, gan paši ejot par saviem līdzekļiem psihoterapijā, gan piedaloties nevalstiskā organizācija rīkotos pasākumos. Bet tāpat kā onkoloģijā maksā par ārstēšanos valsts ar pacientu līdzmaksājumu, tā es domāju, ka arī psihosociāla rehabilitācija arī būtu jābūt vismaz daļējas valsts finansājas atbalsts šiem cilvēkiem. Tādēļ Dzīvības koks ir izvirzījis mērķi ieviest psihosociālo rehabilitāciju, kas būtu pieejama cilvēkiem pēc onkoloģiskām slimībām. Ir pilnīgi skaidrs, ka šāda rehabilitācija ir nepieciešama. Citās Eiropas valstīs tā ir onkoloģiskās aprūpes neatņemama sastāvdaļa, jo tā spēj palīdzēt pacientiem atgūt spēku, ticību un pārliecību sevī. Es varu teikt no savas puses, kā speciālists, ka tā ir
varētu teikt, ir 2 dažādi cilvēki. Tas cilvēks, kas atbrauc uz nometni, un tas cilvēks, kas pēc 5 dienām brauc prom no nometnes. Tas pat ir sejā rakstīts cilvēkam, ka viņš jūtās labāk, viņš ir ļoti daudz ko ieguvis. Viņš ir ieguvis gan no speciālistiem, gan no grupu darba, gan no individuālām konsultācijām. Viņš ir ieguvis jaunus draugus. Reizēm draugus, kas viņam būs visas mūža garumā. Tā kā, es domāju, ka tas iegums ir fantastisks. Psihosociālās rehabilitācijas ieguvums apliecina arī Ilze. Ļoti svarīgi, lai kāds tev pabiksta. Tādu mazu, skaistu pirkstiņu, es saku, zelta pirkstiņu, pabiksta. Beidz gulēt un skatīties griestos. Aiz loga ir dzīve, darbiņš, tevi draugi, bērni, viss milzīgais radupūlis, galu galā, un bezgalā daudz skaistu lietu. Un viena tāda mana pirmā psihosociālā rehabilitācija ir pat nofiksēta bildītēs. 3 dienu garumā Līgatnes rehabilitācijas centrā mēs slēpojām. Un bija burvīgs sniegs, un bija burvīgi cilvēki, un bija, viss bija vienkārši lieliski. Un tad atbrauc mājās, un tu saproti, dzīve tomēr turpinās. Psihosociālās rehabilitācijas ietvaros ar sievietēm strādā gan sociālie darbinieki, gan psihiatri. Tāpat skaidrojošu nelimitētu sarunu ceļā arī onkologi sniedz informāciju gan par slimību, gan to, kā dzīvot tālāk. Šīs rehabilitācijas ietvaros ir kopā sievietes nelielās grupās. Tu jūties brīvs, tev nav visu laiku sev jākontrolē, jāpiesargājas, ka es kaut ko drusku pa daudz neparādu, un kā pārdzīvos mani vecāki, kā pārdzīvos mani bērni, kā pārdzīvos visi tie, kas ir apkārt, kad redzēs to, ka man ir grūti, ka man ir slikti, ka es esmu nobijusies iekšēji. Un tad, protams, ir tā doma, bet atkal jāatkārtojās, ja? Un tad es zinu, ka tas skan maz drusku smieklīgi, ja? Bet ja es zinu, ka Elze jūtās tāpat, ja es zinu, ka Ināra jūtās tāpat, ka viņas ir nogurušas un ka nav tik daudz spēka, ja? Šī te neformālā komunikācija, ja? Ne tā formālā caur dakteri un to, ka man dakteris saka, ja viņam man ir jāmierina vai tā tālāk, ja? Bet šī te tiešā, es domāju, ka mēs... Arī tas ļoti daudz ko palīdz. Tas liekas, ka mēs drusciņi, ja? Bet mēs satiekamies, mēs smaidām, mēs smējamies, mēs izskatāmies super, ja? Un tas palīdz. Ja 1 gada laikā diagnozi jums ir vēzis izdzird vairāk nekā 10 000 cilvēku, tad līdz pat 50% pacientu paši nespēja tikt galā ar vēža radītajiem psiholoģiskajām un sociālajām sekām. Tas nozīmē, ka vismaz 3000 cilvēku gadā ir nepieciešams psihosociālais atbalsts. Tādēļ būtu ļoti svarīgi psihosociālo rehabilitāciju pēc onkoloģiskām slimībām iekļaut valsts apmaksāto pakalpojumu grozā. Jo es domāju, ka arī mūsu valsts un mēs visi kā sabiedrība esam interesēti, lai mums būtu maksimāli veselīgi, jūtoši, domājoši, darbīgi cilvēki. Un šis ir tas veids, kādā mēs to varam zināmā mērā panākt. Jo visas lietas jau, ko mēs veicam rehabilitāciju, vienmēr atmaksājas. Īstermiņā un ilgtermiņā, individuāli un ģimenē un sabiedrībā.